Sveiciens sestdienā! Jā, ir 11. oktobris. Liels prieks atkal būt kopā ar tevi SVH.LV Viļņos un arī SVH TV kanālā, televīzijā. Es sveicinu māju kā katras brīvdienas un ar lielu prieku. Un šodien tiešām skaista rudens diena. Lapas sāk krāsoties un sāk arī krist un varam izbaudīt arī rudens saulīti. Es domāju, ļoti daudz šobrīd dodās kādos izbraucienos baudīt zelta rudeni, bet es aicināšu arī iegriezties kādā īpašā vietā, kas ir Rīgā, un ir tā, ka ir realizēta viena vērtīga, veselīga un iedvesmojoša iniciatīva, projekts, un par to mums pastāstīs mūsu brīnišķīgā viešņa, pašaizliedzīgā, ar labestīgo sirdi un uzņēmīgā Ivanda Titova. Sveika, Ivanda! Sveicināti! Sveicināti, un tagad tu pastāstīsi pati, kādēļ esi ieradusies. Stāsts ir par tādu sporta studiju Vingrs, un tā ir īpaša sporta studija. Lūdzu, Ivanda, stāsti. Jā, es tiešām ceru, ka tā ir īpaša sporta studija. Man liekas, ka mums viss ir tik ļoti pārdomāts, ka reti kurš varēs atteikties no šī piedāvājuma. Un, ja es sāku ar sākumu, tad Vingrs ir jau kādi 7 gadi, bet mēs bijām vienkārši citā vietā. Un sākums bija ļoti triviāls. Man ir 3 bērni, viņiem ir vajadzīgs sports. Viņi negrib iet futbolā vai tenisā. Viņi visi 3 iet mūzikas skolā, tur viņiem paiet ļoti daudz laika. Bet mēs visi varam vienoties par vienu lietu. Jauniešiem un bērniem sports un aktivitātes ir par maz. No to mēs zinām, tas ir kā āmeni baznīcā. Vajadzētu vismaz stundu dienā. Vai tas notiek, tas nenotiek. Skolā noteikti nenotiek. Skolā noteikti nenotiek. Tātad bērni tiek vēsti uz kaut kādām sporta nodarbībām. Bet ja viņi, piemēram, izvēlās mākslu vai mūziku, viņi nevar iet pilntiesīgi kaut kādā futbola klubā vai hokeja klubā, jo tas arī prasa ļoti daudz laika. Un tanī brīdī es nevarēju atrast nevienu vienkārši vispār attīstošu vingrošanu, lai viņiem būtu interesanti, lai būtu vecumam atbilstoši, jo 3 dažādi vecumi man ir un 2 puikas, meitene, var sakot, vajag katram kaut ko savu. Un tad es sapratu, ka, nevar atrast, tad jātaisa pašiem ir. Un tad mēs atvērām šo sporta studiju bērniem un jauniešiem. Tas bija sākums. Tā kā mans pamata bizness ir cilvēku aprūpe, mēs aprūpējam dažādus cilvēkus, slimus cilvēkus, vecus cilvēkus mājās, tad vienā brīdī mēs sākām sniegt pakalpojumus arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Tātad tie ir bērni gan, kuriem ir kaut kādi varbūt tās psihoemocionāli traucējumi vai arī kaut kādas, fiziskas problēmas. Un, jā, diemžēl es biju pati pārsteigta, ļoti ilgi esot šī jomā, es biju pārsteigta, cik daudz mums ir tādu bērnu, cik ļoti, ļoti daudz mums ir tādu bērnu. Un tad nākamais jautājums bija, kur viņi ir? Mēs viņus neredzam. Mēs viņus neredzam. Jā, ikdienā. Kur viņi ir? Tagad man kolēģi, kas strādā ar manu uzņēmumā, viņi teica, ārprāts, cik viņu ir daudz, kur viņi visu laiku ir bijuši. Un tad mēs likām klāt nākamo soli, un es sapratu, ka tie arī ir tādi paši bērni kā vispārējie, un arī viņiem ir vajadzīgs, un varbūt viņiem vēl vairāk ir vajadzīgas šīs fiziskās aktivitātes. Un droši vien arī pielāgotas tieši katra vajadzībām, jo problēmas mēdz būt dažādas. Tieši tā, pielāgotas, tas ir ļoti būtiski, un tad, protams, ir dažādi vecāki stāsti, un tad ir ļoti jauks aktīvs bērniņš, kuram ir Dauna sindroms, un vecāki viņu mēģina, jo viņai ļoti patīk futbols. Un neviena futbola sporta skola viņu neņem pretī. Ārzemēs ir tāda pieredze, diemžēl. Vienu laikam paņēma, bet kaut kādu laiku viņš tur pagāja un viņam tika atteikts. Ja? Viņš var nākt pie mums spēlēt bumbu, un tad aizvien vairāk tādu stāstu. Mēs vasarās rīkojam šiem bērniem nometnes, un jā, mums liekas ļoti labs rezultāts. Un šodien ir tāda īpaša diena, jo jums ir atklāta jauna studija. Jā, mēs esam gājuši mazliet tālāk, un tad ir un padomājuši mazliet tālāk. Ir tā, jāsaka, tā nav mana ideja. Es noskatījos šo ideju Vācijā. Man ļoti uzrunāja viens stāsts par vācu skolu, kas ir privāta skola. Tas nozīmē to, ka vecāki maksā naudu par to, ka bērni ir tanī skolā, un kas ir tas īpašais tanī skolā. Veselie bērni var mācīties kopā ar bērniem, kuriem ir dažādi traucējumi. Un tas tiek uzskatīts par vērtību.
Un tad es sapratu, ka mēs teorētiski ļoti daudz esam gatavi runāt par to, ka mums ir vajadzīga iekļaujoša vide. Mēs visi sakam, jā, iekļaujošai videi, un mēs esam ratificējuši dažādas tur ANO konvencijas personām ar invaliditāti tiesībām. Mums ir visus papīri, tā teikt, ir kārtībā. Nekur piesieties. Jā, un pat skolās mēs redzam, mums ir tādi bērniņi, bet realitātē, arī man bērni gāja skolā, es ļoti labi saprotu, kas tur notiek. Vecāki sapulcēs ir vecāki, kas saka, ka varbūt tomēr to bērnu varētu vest uz kādu citu skolu. Ir jāsaskarās realitātē arī ar tādām nevisai pozitīvām attieksmēm un tas nozīmē, ka tas, ko es redzu, ka tā vide nav iekļaujoša un viņa noteikti nav pieņemoša, diemžēl, vismaz pat laban. Tāpat tas arī par tā kā oficiālā skola. Mums ir, piemēram, arī viens ļoti jauks puisis, kuram ir iedzimti, viņam ir traucējumi, viņam ir abām kājām artrozes un rokas, bet viņš var pārvietoties, viņam tie palīgi līdzekļi, viņš var pārvietoties. Un, diemžēl tagad es uzzināju, ka viņš ir tālmācībā, jo no kura tur stāv iet pusdienās katru dienu, un neviens nav gatavs viņam palīdzēt, viņu atbalstīt, un šis bērns aiziet uz mājām. Mēs zaudējam ļoti lielu sabiedrības daļu, man liekas, ar to. Un, tāpēc es domāju, nē, ko darām tālāk. Un tad es domāju, varbūt tās, ja mēs nevaram pat labāk, es domāju, ka ar laiku tas būs, bet ja mēs nevaram skolās uztaisīt šo jauko iekļaujošo vidi, tad mēs varam varbūt to sākt darīt ārpus skolas. Un par to mēs parunāsim pēc dziesmas un reklāmas pauzes, jo šī tēma ir tiešām plaša, un mēs varam viens otru iedvesmot, un paldies par to, ko tu un tava komanda dara par šo uzņēmību. Sveiciens vēlreiz skaistajā rudenīgajā sestdienā, saule spīd, un mēs runājam par tiešām iepriecinošu, iedvesmojošu projektu un iniciatīvu, proti sporta studija, kas ir iekļaujoša un rūpējas gan par fizisko attīstību, gan arī emocionālo attīstību un inteliģenci. Tā ir studija Vingrs, un viesos man ir brīnišķīgā Ivanda Tītova, kura ir iniciātori šai studijai un vispār projektam, un arī uzņēmēji, vai ne? Jā. Ivanda, pastāsti lūdzu par to, ko jūs šajā jaunajā studijā veselības telpā Āgenskalnā piedāvājat un darāt, un ko jūs aicināt? Jā. Mēs esam gājuši tagad mazliet uz priekšu un izdomājām tā, ka mēs tagad šo ideālo modeli varam ieviest pie sevis studijā. Respektīvi, mēs gribētu, lai pie mums nāktu bērni ar īpašām vajadzībām un lai vecāki vestu pie mums arī savus bērnus, kuriem nav šīs īpašās vajadzības, lai viņi kopā varētu sportot. Jo man tā pārliecība tomēr ir tāda, ka ja bērns jau aug tādā, ja šie bērni aug kopā, tad viņi to neuztur kā dažādību. Tas nozīmē to, ka tas ir jaunais normālais. Jā, ka viņi pieaug un viņiem tas liekas pilnīgi normāli. Viņi to neredz kā atšķirību, jo kā mēs pirms tam jau runājām, mēs tu pieaugušie tomēr vēl joprojām, ja mēs ieraugam to cilvēku ar īpašajām vajadzībām uz ielām, mēs atskatāmies. Atskatāmies, vai tas raisa kaut kādas emocijas, līdzjūtību vai tieši novēršam skatienu, lai it kā neredzētu. Jo mums jau ir tie tā kā vecie paterni un stereotipi, pēc kā ir veidojies šis priekšstats un šī te reakcija ieraugot. Jā, un viņi, protams, katram ir atšķirīgi, vai ne? Un tāpēc mēs nekad nevaram zināt, ko tas cilvēks iedomājās, redzot šo personu. Kaut gan patiesībā, droši vien, kad skaidrs, ka pēc ārējām pazīmēm nevajadzētu likt nekādas birkas diagnozes vai to cilvēku vērtēt. Jā. Bet tas ir cilvēka dabā. Tā tas tomēr ir, un manuprāt, vienmēr arī būs saistībā, ka mums tas vizuālais mums nostrādā pirmais. Jā, protams, skaistiem cilvēkiem vienmēr veicās labāk, to mēs arī visi zinām. Lai gan viens astrologs, Andis Geist, viņš ne par astroloģiju, viņš vienkārši tādu dzīves patiesību pateica, komplimenti, ka es esmu skaista, bet ka skaistiem cilvēkiem patiesībā nav viegli dzīve. Nē, nav viņam taisnība, ir tāds speciāls fenomens, kur ir pierādīts,
ka tomēr jā, skaistums rullē. Jā, nu lūk, un tas, ko mēs gribētu, lai cilvēki vai pieaugušie, kuriem pat labi ir bērni, kuriem ir veseli bērni, lai viņi to saprastu, ka šīs nodarbības kopā ar bērniem, kuriem ir šīs īpašās vajadzības, ka tās dod ļoti lielu ne tikai fizisku pienesumu viņu bērniem, bet arī tiešām viņus ļoti attīst emocionāli. Piemēram, šādi cilvēki, kas uzaug kopā šādā vidē, viņi var izveidoties par ļoti labiem līderiem. Tāpēc, ka viņi māk sadarboties komandā un viņi saprot, ka cilvēkiem ir dažādas spējas, dažādas uztveres spējas. Viņi var būt ļoti empātiski ar laiku. Ja? Viņiem arī šiem veselajiem bērniem droši paaugstinās pašapziņa, tāpēc, ka viņi jūtās noderīgi, vajadzīgi, viņi kādu var atbalstīt vai kādam var palīdzēt. Jo tās jau patiesībā ir tās vērtības, kas cilvēkam katram ir vajadzīgi. Mums ir šis te vēlamies būt novērtēti, vajadzīgi un dot, vai ne? Jā, un protams, kad tie bērni, kuriem ir šīs īpašās vajadzības, viņi arī, ja viņi aug arī kopā ar visiem pārējiem bērniem, ja viņiem ir kopējas nodarbības, kopējas rotaļas, tad, protams, kad nav šī stigmatizācija vairāk un nav šī diskriminācija, jo, es tomēr uzskatu, ka mums vēl joprojām viņi pastāv. Lūk, bet ar to viss vēl nav beidzies. Mēs sapratām, ka parasti vienmēr bērnus ved uz nodarbībām vecāki vai vecvecāki. Tāpēc mēs gājām solīti tālāk un, protams, ka par to vairs nav jārunā. Aktivitātes ir vajadzīgas pilnīgi visiem. Un jūs darbojaties arī ar vecākiem un vecvecākiem? Mēs ķerāmies klāt arī vecākiem un vecvecākiem. Un, ir dažādas atrunas. Sāp mugura, ir liekais svars, plakanā pēda un visādi citādas problēmas. Migrēna, depresija. Protams, ka mēs zinām no teorijas, ka fiziskās aktivitātes palīdz tikt galā ar visām šīm kaitēm, bet tomēr, lai uzturētu vēl tādu drošību, tāpēc mēs savā studijā liekam klāt arī dažādus šos veselības pakalpojumus. Visus tos, kas ir saistīti, lai veicinātu kustību. Mums ir rehabilitologs, mums ir fizioterapeits, mums ir masieris, mums ir tehniskais ortopēds, mums ir cilvēks, kurš var pastāstīt par veselu uzturu, iedot arī receptes, tā ka nevienam nav nekādu atrunu. Nav atrunu, izklausās pēc tādas veselīgas un kustīgas oāzes Āgenskalnā. Jā, mēs esam burtiski jāpāriet, pat labam, man liekas, tieši ir Kalnciema kvartālā ir tirdziņš, tuliņ viņš beigsies, nākat pāri ielai, tur aiz Lidla uzreiz ir mūsu studija. Līdz 4 šodien mierīgi var paspēt. Līdz 4, tā kā var doties, un tiešām es novēlu, lai tas darbs ar vecākiem, vecvecākiem un bērniem turpinās un aug un nonākam pie tā, ka mēs esam izveidojuši visi kopā, jo katram jāsāk pašam ar sevi, ar savu ģimeni, un ir labi, ka ir šādas vietas, uz kurām mēs varam doties un tās iedvesmo un pamēģināt, un tādā veidā mēs veidosim tos jaunos patērnus jaunajai paaudzei. Es ļoti ceru, es tiešām ļoti ceru, ka mēs nebūsim vienīgie un ka tas izplatīsies un tā būs labā praksa Latvijā. Jā, paldies tev, Ivanda. Paldies, ka uzaicinājāt. Tiekamies iekļaujošajā sporta studijā Vingrs. Jā. Un iespējams, ka būs vēl vairākas studijas pa visu Latviju. Jā, kas to lai zina? Tieši tā. Paldies tev. Atā.